Irāna atradusi ieroci, kas spēcīgāks par raķetēm un var piespiest gandrīz 60 miljonus lūgt kara izbeigšanu. Šīs ieroces ir slāpes. Karš starp ASV, Izraēlu un Irānu, kas sākās 28. februārī, jau skāris naftas rūpnīcas, lidostas, datu centrus, luksusviesnīcas un militārās bāzes Persijas līcī. Lielākā daļa ziņu ir par naftu, ar ko slavens Persijas līcis. Tas satrauc tirgus, bet šai krīzei visiem ir rīcības plāns. Naftas cenas aug, tirgi reaģē, valdības izmanto rezerves, bet 8. marta rītā notika kas cits. Irānas drons trāpīja atsāļošanas rūpnīcai Bahreinā, kas bija pirmais apstiprinātais trieciens ūdens infrastruktūrai šajā karā. Atšķirībā no naftas pārstrādes rūpnīcas, ūdenim nav stratēģisko rezervju vai nākotnes līgumu tirgus. Nav noteikumu, kā rīkoties, ja krāni izžūst, tikai panika un nāve. Persijas līča reģiona Ahilēja papēdis vienmēr bijis ūdens, nevis nafta. Arābijas pussala ir viena no sausākajām vietām uz zemes, gandrīz bez nokrišņiem un bez lielām upēm Saudarābijā, Kuveitā, Katarā vai Bahreinā. Esošie pazemes ūdens slāņi jau gada desmitiem tiek izsūknēti daudz ātrāk, nekā tie spēja atjaunoties, un lielākā daļa no tiem tagad ir kritiski izsīkuši. 1970. gados, kad parādījās naftas bagātība, Persijas līča valstis lielu tās daļu iztērēja problēmas risināšanai, par ko vairumam valstu nekad nebija jādomā. Kā iegūt dzeramo ūdeni, ja tā nav? Atbilde – atsāļošana. Ņemiet jūras ūdeni no Persijas līča, izlaidiet to caur milzīgām rūpnieciskām iekārtām, izņemiet sāli un iegūto ūdeni iepumpējiet cilvēku mājās. Pēdējo 50 gadu laikā šīs valstis izveidojušas vienu no ambiciozākajiem ūdens infrastruktūras tīkliem, saskaņā ar 2023. gada Arābu centra pētījumu Vašingtonā. Persijas līča sadarbības padomes valstis saražo ap 40% pasaules atsāļotā ūdens un nodrošina 60% atsāļošanas jaudas. Vairāk nekā 400 rūpnīcu no apvienotiem Arābu Emirātiem līdz Kuveitai nodrošina izdzīvošanu 10 miljonu cilvēku. Maikls Kristofers Lovs, Jūtas Universitātes Tuvo Austrumu centra direktors, šīs valstis dēvē par sāls ūdens karaļvalstīm, ar fosilo kurināmo radītām ūdens lielvarām, kas neauglīgu piekrasti pārvērta par civilizāciju. Kuveita 90% dzeramā ūdens iegūst atsāļojot, Omāna 86%, Saūda Arābija 70%. Bahreinā, kur notika drona trieciens, ir 103 atsāļošanas iekārtas un nav dabisku pazemes ūdens slāņu. Tā ir salvalsts bez citām iespējām. Katara un AAE gandrīz pilnībā paļaujas uz atsāļošanu, īpaši pilsētās kā Dubaja. Izņemot atsāļošanu, šīm valstīm nav sausuma ārkārtas plāna. Tā ir ūdens apgādes ķēde vienam no apdzīvotākajiem, strauji augošiem reģioniem uz zemes, kas šķērso simtiem piekrastes rūpniecības objektu aktīvas kara zonas vidū. Visi satraucās, vai Irāna trāpīs Budžu Khalifa, bet drons nolaidās 12 jūdzes no mērķa, kas uztur pie dzīvības 3 miljonus cilvēku. Un tas ir aizsargāts aptuveni tikpat labi kā tava vietējā pilsētas dome. Drons netrāpīja tieši atsāļošanas kompleksam. Bet ja Irāna spēja trāpīt ASV militārajām bāzēm un miljardu vērtām radaru sistēmām, tad trāpīt piekrastes atsāļošanas rūpnīcai nav izaicinājums. Apmēram tajā pašā laikā Fudžeiras F1 apvienotajos Arābu Emirātos valsts austrumu piekrastē tika bojāts elektroenerģijas un ūdens komplekss. Boston Globe un The Conversation ziņo, ka bojājums izraisīja triecieni ostā vai pārtvērta dronu atlūzas, tāpēc tas nebija apzināts trieciens ūdens attīrīšanas rūpnīcai. Iekārta tika ietekmēta, tāpat arī Kuveitā. Drona atlūzas izraisīja ugunsgrēku Doha rietumu atsāļošanas rūpnīcā. 3 incidenti pirmajās 4 kara dienās pie ūdens infrastruktūras vai tajā neviens nebija acīmredzami tīšs. 7. martā Irānas ārlietu ministrs platformā X ziņoja, ka ASV gaisa trieciens trāpīs saldūdens atsāļošanas rūpnīcai Kašimas salā, Hormuza šaurumā, pārtraucot ūdens piegādi 30 ciemiem. Viņš to nosauca par klaju un izmisīgu noziegumu, brīdinot, ka uzbrukumam Irānas infrastruktūrai būs nopietnas sekas. Viņš uzsvēra, ka precedentu radīja ASV, nevis Irāna. ASV centrālā pavēlniecība to noliedza. Pat tika pievienot kopienas piezīme, apstiprinot, ka nav bijis neatkarīga apstiprinājuma no neviena starptautiska mēdīja vai uzraudzības organizācijas. Mēs nezinām, vai trieciens notika, bet Irāna paziņoja, ja uzbruksiet mūsu ūdeņiem, mēs uzbruksim jūsu. Nākamajā rītā drons trāpīja atsāļošanas rūpnīcai Bahreinā, to apstiprināja Bahreinas iekšlietu ministrija. AP, Al Jazeera un Gulf News ziņoja, ka Bahreinas ūdens pārvalde apstiprina ūdensapgādes darbību, bet neatklāja skarto rūpnīcu vai bojājumu apmēru.
Pirms gandrīz 20 gadiem CIP brīdināja, ka atsāļošanas iekārtu darbības traucējumi vairumā arābu valstu var radīt nopietnākas sekas nekā jebkuras citas nozares vai preces zaudējums. Irāna tikko pārkāpa šo robežu. Parunāsim, kas varētu būt tās nākamais mērķis. Visa reģiona viskoncentrētākā ievainojamība visticamāk ir šī rūpnīca, ko sauc par Džubailu. Iekārta Sauda-Arābijā pie Persijas līča ar vienu vienīgu cauruļvadu apgādā Rijādu, aptuveni 500 km attālumā. Cauruļvads nodrošina vairāk nekā 90% Rijādas dzeramā ūdens. 2008. gada slepenā ASV diplomātiskā ziņojumā no vēstniecības Rijādā, kas vēlāk publiskots Wikileaks, tika brīdināts, ka Rijāda jāevakuē nedēļas laikā, ja rūpnīca, tās cauruļvada vai elektroapgāde tiktu nopietni bojāta vai iznīcināta. Ziņojums sniedz vēl vairāk brīdinājumu. Ziņojumā norādīts, ka pašreizējā Sauda-Arābijas valdības struktūra nevarētu pastāvēt bez Džubailas atsāļošanas rūpnīcas. Sauda-Arābija kopš 2008. gada ieguldījusi rezerves risinājumos, bet iedzīvotāju skaits palielinājies par vairāk nekā 14 miljoniem. Nav iespējams pietiekami aizsargāt 500 km cauruļvadu no pretinieka ar Irānas raķetēm un droniem. Katāra ir neliela pussala ar minimāliem pazemes ūdeņiem un bez upēm. Līdz nesenam laikam valstī bija tikai 3 dienu ūdens krājumi. Tas bija valsts drošības spilmens, ja atsāļošanas iekārtas apstātos. 3 dienas. Katāra iztērēja $4 miljardus pasaulē lielākajam ūdens uzglabāšanas projektam. 15 milzīgi betona rezervuāri, savienot ar 650 km cauruļvadu, tika uzbūvēti tikai, lai iegūtu 4 dienas. Katāra rezervēs ir 7 dienas. Tas ir viņa maksimums. Salīdzinot ar citiem, AAE veicies ievērojami labāk. Vides pētnieks Nasirs Al-Sejeds, kurš specializējas līča valstīs, norāda, ka AAE ir izveidojušas apmēram 45 dienu ūdens uzkrājumus savā 2036. gada ūdens drošības stratēģijā. Tas šķiet iepriecinoši, līdz atceraties, ka AAE vienā dienā 2. kauju nedēļā pārtvēra 113 no 117 droniem. Pārējie 4 nokrita valstī. Vajadzīga tikai viena raķete vai drons, lai sāktos viskatastrofālākais ūdens karš 21. gadsimtā. Bahreina un Kuveita ir visneaizsargātākās mazās valstis. Tām ir minimālas strateģiskās rezerves un ilgstoši traucējumi tās skartu pirmās. Bahreina ir sala bez alternatīviem ūdensavotiem, un tās vienīgais rezerves avots ir ūdensvads no Sauda-Arābijas. Ja atsāļošanas iekārtas apstājas un ūdensvads tiek pārrauts, Bahreinai atliek tikai pilnībā evakuēties. Tas padara uzbrukumu ūdenim būtiski atšķirīgu no uzbrukuma naftai. Rafinēšanas rūpnīcas apturēšana ir ekonomiska problēma, kas sāp, bet nenogalina. Ūdens gan. Ir arī vērts atcerēties, ka valstī, kas apšauda šīs iekārtas, nav īsti iemesli baidīties, ka ar viņiem notiks tas pats, jo Irāna tikai apmēram 3% no sava ūdens iegūst atsāļošanas ceļā. Taču tas nenozīmē, ka Irānā ir daudz ūdens resursu. Tas izsīkst. Irāna knapi turas. Urūmijas ezers Irānas ziemeļrietumos, agrāk lielākais tuvajos austrumos, tagad gandrīz izzudis, liecina NASA attēli. Ezers zaudējis 90% stilpuma, un tagad pārsvarā ir sāls līdzenums. CSIS 2026. gada februārī, analizējot satelīta attēlus, atklāja, ka 2025. gada vasarā un rudenī 4 no 5 Teherānas ūdenskrātuvēm strauji samazinājās ūdens līmenis. 2 no tām, Lāras un Latjanas ūdenskrātuves, samazinājās par vairāk nekā 70%. Līdz 2025. gada beigām, pēc 5 sausuma gadiem Teherānas ūdenskrātuvju piepildījums bija tikai 10 līdz 12% no tilpuma. Zeme zempilsētas burtiski iegrimst. Zemes iegrimšana dažās Teherānas daļās sasniedz pat 30 cm gadā, jo no apakšzemes ir izsūknēts tik daudz gruntsūdeņu, ka zeme grimst tukšumos. 2025. gada novembrī prezidents Pazaškjans brīdināja, ka ja līdz decembrim Teherānā nelīs, būs jāievieš ūdens normēšana, bet ilgstošs sausums var prasīt pilsētas evakuāciju. 2026. gada janvārī, dažas nedēļas pirms kara, Irāna paziņoja, ka apsver galvaspilsētas pārcelšanu uz Mekranas piekrasti, dienvidos, kur ir jūras ūdens atsāļošanai. Pārcelšanās izmaksas tika lēstas no 77 līdz 100 miljardiem dolāru. Tas attiecas uz mazattīstītu nedrošu piekrasti, kas nav gatava valdības uzņemšanai. Irāna arī ir finansiāli izputējusi, kas jāņem vērā. Iespējams, Irānai ir vēl kāds iemesls atturēties no uzbrukuma ūdens infrastruktūrai.
2025. gada beigās Tuvo Austrumu fórums publicēja starptautisku ziņojumu ar priekšlikumiem Irānas atturēšanai no ūdens sabrukuma. Finansēšanas modelis bija domāts Saudarābijai un Persijas līča sadarbības padomei, izmantojot līča naudu, ūdens eksportu un atsāļošanas tehnoloģijas. Tas viss bija pieejams, gatavs palīdzēt valstī, kuras galvaspilsētai līdz dzeramā ūdens izsīkumam bija atlikušas tikai dažas nedēļas. Taču Irānas un līča valstu attiecības bija pārāk sašķeltas un neusticība pārāk dziļa, lai tas notiktu. Irāna tagad nacionālā līmenī saprot, kas notiek, kad beidzas ūdens, jo to redz savās robežās reāllaikā. Tagad, kara vidū, tā mērķē vai pietuvojas citu valstu ūdens infrastruktūrai, kuras no šīs infrastruktūras ir atkarīgākas nekā pati Irāna. Šis ir Irānas kodola atbaidīšanas līdzeklis. Iran International analīze norāda, ka Irāna konfliktā tieši uzbruk ievainojamai ūdens, enerģētikas un transporta infrastruktūrai, lai padarītu konfliktu pretiniekam ekonomiski neizdevīgu. Pirmais skaidrojums. Uzbrukums Bahreinai bija apzināts. Gandrīz trāpījumi Džebel Ali un Fudžeirā bija vai nu izlūkošana, vai arī neveiksmīgi trāpījumi. Otrais skaidrojums ir biedējošāks. AP analītiķi neredz pierādījums, ka Irāna apzināti mērķētu ūdens attīrīšanas objektus. Fudžeiras un Kuveitas incidenti šķiet ir atlūzes. Kad simtiem dronu katru dienu lido pāri teritorijai, kur ostas, elektrostacijas un atsāļošanas komplekss ir tuvu viens otram, neizbēgami kaut kas tiks trāpīts. Nejauši klīstošu raķeti var trāpīt nepareizā vietā, izraisot steidzamu valsts evakuāciju. Situāciju pasliktina Ormūzes šaurums. Persijas līča valstis, kas atkarīgas no atsāļošanas, importē gandrīz visu pārtiku. Bahreina, Kuveita, Katāra un AAE neražo pietiekami pārtikas saviem iedzīvotājiem, tāpēc to importē caur līča ostām, kas atrodas slēgtā šaurumā. Ja Ormūzes šaurums būs slēgts vairākas nedēļas, radīsies arī pārtikas trūkums. Saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām, īpaši Ženēvas konvencija 1. papildus protokola 54. pantu, ir aizliegts uzbrukt tam, kas civiliedzīvotājiem nepieciešams izdzīvošanai. Dzeramā ūdens iekārtas šajā sarakstā ir minētas tieši vārdā. Romas statūti nosaka, ka apzināti uzbrukumi civilai ūdens infrastruktūrai var tikt uzskatīti par kara noziegumiem. Jāatceras, ka islāma režīmu šie likumi neinteresē. Nesen redzējām, kā režīms ielās nogalināja tūkstošiem savu cilvēku. Tas notiek gandrīz visos karos. Esam to redzējuši Ukrainā, Gazā, Jemenā. Juridiskais ietvars pastāv. Valstis to atzīst preses paziņojumos, bet pirmās uzbruk šai infrastruktūrai, lai piespiestu valsti pakļauties. Pēdējo reizi, kad ūdens infrastruktūra līča reģionā tika pakļauta apzinātiem un plašiem uzbrukumiem, bija 1991. gadā, kad Irākas spēki, atkāpjoties no Kuveitas, sabotēja lielāko daļu Kuveitas atsāļošanas jaudu un iepumpēja miljoniem barelu jēlnaftas Persijas līcī. Mērķis daļēji bija piesārņot atsāļošanas iekārtu ūdens ieplūdes reģionā. Kuveita gandrīz palika bez dzeramā ūdens. Ārkārtas importa piegādes palīdzēja iedzīvotājiem izdzīvot, bet pilnīga atvesļošanās prasīja gadus. Toreiz Kuveita bija daudz mazāka un ekonomika vienkāršāka. Šāda mēroga traucējumi mūsdienu reģionā ar desmitiem miljonu iedzīvotāju un pilsētām, kur ūdens attīrīšana jānodrošina 24 stundas diennaktī, radīta daudz nopietnāku krīzi. Nafta izveidoja Persijas līča reģionu, bet atsāļotais ūdens to uztur. Un šobrīd abi ir apdraudēti vienlaikus, vienā un tajā pašā konfliktā. Pasaule jau 50 gadus modelē, kas notiek, kad naftas plūsma apstājas. Bet nevienam nav modeļa tam, kas notiek, kad apstājas ūdens piegāde.